Sveika! Tavu vārdus jau zinu. Varbūt tu varētu pastāstīt vēl vairāk par sevi. Ir tā, ka es jau no bērnības vienkārši esmu aizrāvusies ar dažādu kokteļu taisīšanu. Man vienmēr licies ļoti interesanti. Un tāpēc arī pēc vidusskolas es aizgāju uz bārmeņu kursiem, dabūju diplomu, lai varētu būt kompetenti šajā jomā vairāk. Es esmu ļoti atvērta un komunikabla un patīk komunicēt ar cilvēkiem, un es varu pielāgoties dažādām situācijām. Bet ir vienīgi tā, ka es nu pat iegūtu to diplomu, un līdz ar to es vēl neesmu nekur iepriekš strādājusi par bārmeni. Tad šī būtu man pirmā vieta, kuras to daru. Man sāka ieinteresēt bārmeņu darbs, kad manas paziņas atvēra savu bāru, un ejot tur uz to vietu, es skatījos, kā viņi tur strādā, un man pašai iepatikās. Es domāju, kāpēc gan nepamēģināt. Un līdz ar to pirmā darba vieta bija paziņu bārs, un tālāk, kad es sāku studēt ārzemēs, es arī tur lokālajā bārā strādāju. Kāpēc tu izvēlējies tieši šo bāru? Ar šo bāru man ir tāds stāsts ar draudzenēm. Šī ir pirmā vieta, kur es vēl pilngadīgi nācu iedzert. Man ļoti iepatikās arī toreiz atmosfēra un apkārt cilvēki, kā strādā. Man šī ir ļoti tāda mīļa vieta. Šis bārs atrodas man salīdzinoši tuvu mājām, arī tuvu studiju vietai. Man ļoti patīk šis interjers un šī atmosfēra. Kā ir ar darba laiku? Cik daudz nedēļā esat gatavs strādāt? Par cik es esmu studente, es esmu spējīga strādāt tikai pa vakariem, līdz 12, piemēram, darba dienās, un brīvdienās, protams, uz nakti līdz rītam. Es esmu pieejama darba dienās, brīvdienās gan ne. Bet, runājot par darba dienu laikiem, sākot no 6 vakarā līdz 12, reizēm arī 2. Es vēlētos arī jums pajautāt, kāda ir jūsu reliģiskā pārliecība? Bērnībā man nokristīja pareizticīgie baznīcā. Visa man ģimene ir pareizticīgie. Uz šo jautājumu es izvēlēšos neatbildēt. Pārskatot jūsu CV, es redzu, ka jums krievu valoda ir sarunvalodas līmenī. Vai jūs varētu pateikt dažus teikumus krieviski par šo bāru? Это очень хорошее место, и мне очень нравятся коктейли. Да. Я про этот бар узнала через своих друзей. Сходя сюда первый раз, мне очень понравилась атмосфера, и поэтому я желаю здесь работать, так как тут очень красиво и, по-моему, будет весело. Kā daudz vēlētos saņemt? Principā man nav būtiski cik daudz es saņemtu atalgojumu, jo, kā jau teicu, man ļoti interesē šī sfēra un man patīk ļoti šī vieta. Tāpēc, man tas nav primārais, tas ir atkarīgs no jums. Viennozīmīgi virs minimālās, sākot ar 400. Vai jūs piekrītat saņemt algu uz rokas? Man, principā, ir ērtāk, ja jūs manas kartes skaitītu katru mēnešu beigās, bet, ja jums ērtāk ir uz rokas to, tad man nav pretensija. Man dara tikai pārskaitījumu. Skaidrs. Un kad jūs jau būtu gatavs sākt strādāt? Es varētu sākt strādāt, diemžēl, tikai pēc sesijas, kas ir pēc 3 nedēļām. Esmu gatava sākt strādāt uzreiz, kaut vai šodien. Paldies! Mēs jums dosim ziņu 3 dienu laikā. Paldies jums, tad es gaidīšu ziņu. Paldies, ka uzaicinājāt uz interviju. Es ļoti ceru, ka saņemšu pozitīvu atbildi.